Ja valstī nav savas naudas sistēmas, tad šāds valsts aparāts nestrādā pilsoņu kopuma labā. Viņš strādā tikai kā represīvs aparāts, lai iekasētu naudu un uzturētu tās naudas sistēmas īpašnieku intereses, kas emitē to svešo naudu. Un Latvijā šobrīd kopš 2014. gada, kad mēs iegājām Eirozonā, pazaudējām savu latu un savu naudas sistēmu. Pakāpeniski mums arī atņēma visas 100 komercbankas, kas Latvijā bija. Arī Latvijas 100% valsts hipotēku un zemes banku, kas deva ar ļoti zemiem procentiem palīdzību un partnerību visiem Latvijas uzņēmējiem. 100% valsts piedarošo banku lika aizvērt un visus aktīvus Latvijas uzņēmumiem atņēma un izveidoja uz tās bāzes ātros kredītus. Un tagad Latvijas pilsoņiem viņi tiek pārvaldīti tieši ar šo procentu likmju palīdzību. Jo, ja kādreiz bija pāris procentu gadā, tad ir pār 10% mēnesī. Otrs eksploatācijas veids koloniāls ir, ka tagad pat man arī uzņēmums, klubs, galerija strādāt aizliedz kopš 2020. gada, bet ja uzņēmumam pēc likuma ir jābūt kontam bankā, tad Svetbanka pieprasa tur vairākas simtus, it ne pa ko. Apgrozījums nav bijis nevienas darījums par šiem dažiem gadiem, bet simtos ir jāmaksā viņiem tikai par kontu uzturēšanu. Nav nekādas tad vajadzības tādai bankai veidot kaut kādu kredītu politiku, partnerību un atbalstīt vietējos uzņēmumus. Viņiem pietiek miljardu peļņa tikai ar likumu palīdzību, ka pēc likuma ir jābūt kontam un viņi ir to pelna. Un arī jeb ar kuru transakciju, kas Latvijā tiek komunāliem maksājumi veiktai vispārējais, viņi var uzturēt dārgākās Latvijā ēkas krastmalā un tur tūkstošiem darbinieku limuzīniem un visi dzīvo kā privileģētā kārta. Un ienes peļņu ārzemju privātu īpašniekiem, kam pieder šīs finanses regulēšanas sistēmas. Un Latvijas vietējie uzņēmumi līdz 14 gadam, kamēr pārvaldīja Latvijas, ko negodīgi nosauc par oligarhiem, bet kas bija konkurējoši Latvijā uzņēmēju grupējumi, tur Ventspils un Vidzemes, tur Šķēles kungu priekšgalā un Šlesere un tur Karginu un tās sakal tāds spēcīgs finansu konglomerāts ar visādām darba vietām, visu. Tas viss tika Latvijai ar spēku atņemts, šie cilvēki diskreditēti ar Zatlera apvērsumu palīdzību un Soros fonda stipendiāti sagatavotie no dažādām partijām pēc izveidoja šādu koalīciju, kurā visā ir vienā struktūrā šajos banķieru fondos apmācītie diversanti, kas tagad kopš 14. gada pārvalda Latviju. Vēl viens finanses instruments, kas ir šīs slēptās tehnoloģijas, ar kuru palīdzību tiek eksploatētas un kolonizētas valstis, ir kredītu uzspiešana. Un šī kredīta nauda, pie kam nenonāk nekādā veidā, viņi ir aizliegts lietot Latvijas izaugsmes interesēs vai uzņēmumu. Katru gadu šie pāris miljardi tiek novirzīti vai nu kaut kādu vecu lūžņu ieroču iepirkšanai, kur šobrīd tikai ar droniem var uzlaist gaisā
pāris €100 dronu, uzlaist gaisā tanku pa 1 vai bāzes kuģi ar visiem lidaparātiem pa 1 var uzlaist ar vienu dronu. Un tāpēc tie armijas iepirkumi ir pilnīgi lieki un atkal tīrs eksploatācijas veids. Tāpat kā tas, ka par miljardiem noslēgts līgums ar tiem pašiem transnacionāliem baņķieriem par vakcīnu iepirkumu, kas ir noslepenots, un tāpēc tā nauda reāli Latvijai nenonāk. Un viss šis Latvijas ierēģņu aparāts 285 000. Ja mums būtu sava naudas sistēma, kam ir aprite Latvijā, kas regulē naudas emisiju, kas regulē apgrozījumu naudu, kas ieņem no pilsoņiem par katru transakciju vai maksājumu naudu, tas viss paliks Latvijas budžetā. Tad Latvijas ierēģi kalpotu tajā iekšējā asinsritē. Bet šobrīd, ja tā naudas sistēma pieder ārpusē privātpersonām, pie kam nevis citai valstī, kas mūs eksploatētu, tad viss ierēģņu aparāts ir kā represīvais aparāts, kas kalpo tikai, lai maksimāli eksploatētu ar dažādām noklausīšanās ierīci, jaunu kontrolas mehānismu, QR kodu un visāda slepena sekošanas ierīču iegādi, uzstādi un ieviešana Latvijā. Tas ierēģņu aparāts ir kā svešķermenis, ja naudas sistēma ir sveša. Un 15 miljardi ir pats Vida aprēķinājis, ka tur 90 000 ierēģis atlaist, ietaupīt 15 miljardus. Tas ir 5 miljardus, un ja viss 285 000 atlaist, paturēt tikai pašvaldību ierēģņus, tāpat kā bija Ulmaņa laikā uz 1,8 miljonu cilvēkiem, bija 25 000 tikai ierēģi Latvijā. Tad, attiecīgi, viss budžets, kas Latvijai 17 miljardi tēriņi, no kuriem 2 miljardi visu laiku tiek aizņemti. Un 15 miljardi ir aprēķināts, ka izmaksā ierēģņu aparāts. Tātad tautai novirzīts atkal vajadzībām tiek 2 miljardi